Mūsdienās labs vejas mazgāšanas līdzeklis ir tāds, kurš ne tikai efektīvi tīra traipus, bet arī ļauj ietaupīt naudu un nenodara kaitējumu apkārtējai videi. Tomēr, ja jāizvēlas starp pulveri un šķidro vejas mazgāšanas līdzekli, prātīgāk būtu izvēlēties pēdējo. Kāpēc? Tāpēc, ka atšķirībā no pulvera, kura mikrodaļiņas dažkārt var ieķerties auduma šķiedrās un pēcāk kairināt valkātā jādu, šķidrais mazgāšanas līdzeklis audumā nekad nepaliks. Nevienam vien Latvijas iedzīvotājam droši vien prātā nāk sen pazīstamais un pircēju iemīļotais šķidrais vejas mazgāšanas līdzeklis – kastanis. Tas laika gaitā ir krietni mainījies, tāpēc šobrīd jau noteikti uzskatāms par visām mūsdienu prasībām atbilstošu produktu. Akciju sabiedrības Spodrība, kas ražo ne tikai kastani, bet arī slaveno pastu Spodra un dažādus citus tīrīšanas un kosmētikas līdzekļus, darbojas jau kopš pagājušā gadsimta pirmās puses, taču spējusi veiksmīgi attīstīties un pielāgoties arvien pieaugošajām pircēju prasībām. Starp citu, arī Spodra ir pilnveidota. Tagad tā vairs nesacietē un nav ik reizi jāatšķaida ar ūdeni. Gribētu atzīmēt to, ka mēs ražojam automātiskām vejas mašīnām 3 veidu kastaņus. Un viņos visos ir virsmas aktīvās vielas ar ļoti labām mazgāšanas spējām, kas mums ir pārbaudīts laboratorijā un tiešām mums arī ir testēts un salīdzināts ar citiem vejas mazgāšanas līdzekļiem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka šīs mazgāšanas spējas mūsu līdzekļiem ir pārbaudīts un ļoti labas. Kastaņa ražošanas process Spodrībā sākas un beidzas laboratorijā. No Norvēģijas, Austrijas un Vācijas vestās produktu izaivielas vispirms nonāk tieši šeit. Laboratorijā arī tiek izstrādātas mazgāšanas līdzekļu receptes. Lai iegūtu gatavu produktu, tiek izmantotas apmēram 7 dažādas vielas. Visi nepieciešamie izejmateriāli ar mazu traktoriņu tiek nogādāti ražošanas cehā jeb vārītavā. Veļas mazgājumā līdzekļa kastanis ķīmiskais sastāvs tiek samaisīts, uzsildīts un tad izturēts 40 grādu temperatūrā reaktoros, kas atgādina milzīgus slēgtus katlus, gluži kā zupa. Ūdens, kurš tiek izmantots produktu pagatavošanai no dziļurbuma, nonāk īpašā destilācijas iekārtā, kurā tiek attīrīts, tajā skaitā arī no minerāliem. Kad gatavais maisījums uzkarsēts un izturēts, tad tas tiek atdzesēts līdz 25–30 grādu temperatūrai, lai varētu pievienot smaržvielu un konservantus. Ja tie tiktu pievienoti neatdzesētam maisījumam, smaržviela iztvaikotu un konservanti zaudētu savas īpašības. Gatavās produkcijas paraugs nonāk laboratorijā, kur tam tiek veiktas fizisko un ķīmisko īpašību analīzes. Kad no laboratorijas ir pienākusi ziņa, ka produkts atbilst visām prasībām, gatavo masu var sākt pildīt pudelēs. Plastmasas pudeles tiek izpūstas īpašā pudeļu pūšanas iekārtā, savukārt korķīši izliet īpašās formās no plastmasas izejmateriāla, sīkiem plastmasas graudiņiem. Gatavā plastmasas tāra no ražošanas ceha nonāk etiķešu līmēšanas cehā. Spodrībā etiķetes uz pudelēm tiek līmētas ar rokām, un tas nav maz svarīgi. Mašīna, atšķirībā no cilvēka, nespēja izlīdzināt gaisa burbulīšus, kas reizēm rodas līmējot etiķetes uz mīkstākas plastmasas, kā arī nespēja kontrolēt, vai etiķete nav uzlīmēta otrādi. Dienā viens cilvēks no abām pusēm aplīmē apmēram 1300 pudeļu. Pēdējais ražošanas posms – pildīšana. Operators izvieto jau ar etiķetēm aplīmētās pudeles uz pildīšanas iekārtas līnijas, un pudelēs automātiski tiek sapildīts gatavais veļas mazgājumā līdzekļa kastanis sastāvs. Pilnās pudeles pa līniju tiek padotas tālāk citam operatoram, kurš tās ar rokām aizkorķē. Nobeigumā īpašs printeris uzdrukā uz katras pudeles derīguma termiņu un partijas numuru. Visbeidzot, pudeles tiek rūpīgi iepakotas un uzsāk savu ceļu pretī patērētājiem uz veikalu. Ņemot vērā pasaules cīņu ar globālo sasilšanu un citām pieaugošām vides problēmām, labam uzņēmumam ne tikai jāražo kvalitatīvi produkti, bet jāuzņemas arī atbildība par vides saglabāšanu. Mūsu produktiem ir pievienots ūdens mīkstināšanas līdzeklis, kas arī uzlabo mazgāšanas spējas, bet vienlaicīgi viņš arī ir dabai draudzīgs. Mūsu līdzekļos nav pievienoti fosfāti, kas varētu būt interesanti cilvēkiem, kur raizējas par vides aizsardzību, jo fosfāti ir tie, kas veicina dažādu ūdenskrātuvu aizaugšanu. Spodrības speciālisti novērojuši, ka daudzās mājsaimniecībās veļas mazgāšanas līdzekļi bieži tiek lietoti lielākā daudzumā nekā nepieciešams, tāpēc iesaka tomēr turēties pie rekomendācijām, kas norādītas uz pudeles. Uzņēmumu laboratorijā ir konstatēts, ka lielāks līdzekļu daudzums neietekmē mazgāšanas kvalitāti, taču pircēju maciņus gan. Tāpat nav ieteicams jaukt mazgājumos līdzekļus, jo katram produkta sastāvam ir savas ķīmiskās īpašības, un vēloties panākt efektu, var panākt defektu. Piemēram, veļa var sakrāsoties.
Spodrībā strādā aptuveni 90 cilvēku, un kaut arī Dobeles rajonā šobrīd ir vislielākais bezdarba procents valstī, uzņēmumam veiksmīgi izdevies saglabāt visas darba vietas. Visa mūsu komanda jau šajā uzņēmumā strādā ļoti ilgu laiku. Darbinieki kvalificēti un specializējušies tieši mūsu produktu ražošanā. Un arī tie jaunie darbinieki, kas uzsāk savu karjeru pie mums, mēs viņus apmācām